vispirms par to, ko dos mums šī saruna. Tātad kāds ir šīs sarunas mērķis un kāds var būt, teiksim, rezultāts šai sarunai. Skaidrs ir, ka mēs pašlaik dzīvojam unikālā laikmetā. Jau sākot no 1960. gada mēs dzīvojam cilvēces vēsturē unikālā laikmetā, jo notiek tas, ko sauc par demogrāfisko pāreju. Cilvēces iedzīvotāju skaits ļoti krasi pieaug, neredzēti krasi pieaug. Tā tas turpināsies līdz 2050. gadam apmēram, 90 gadu laikā. Ļoti pamatīgi izmainīsies iedzīvotāju skaits uz mūsu planētas. Kā es parasti saku vēl studentiem, ka es piedzīvoju sākumu un diezgan ilgi jau dzīvoju šajā pārejas laikmetā, un jūs piedzīvosiet beigas 2050. gadā, apmēram tajā laikā, kuru es nepiedzīvošu, un man ir daži, arī priekšlikumi viņiem atcerēties mūsu sarunu un pavērot, kas notiks ap mums. Viens no tādiem priekšlikumiem ir, protams, ja kursēs 15. trolejbus uz Lomonosovu ielu, pa Lomonosovu ielu paskatīties, cik trolejbusā būs baltie cilvēki un cik būs citu krāsu cilvēki. Un acīm redzot, ka trolejbusā 2050. gadā būs tikai viens baltais un kādi 9 krāsaini citu rasu pārstāvji. Šī demografiskā pārēja, protams, izraisa milzīgas sekas, milzīgas pārmaiņas. Tā kā runa būs šajā mūsu sarunā šodien par visām tām pārmaiņām, kas, protams, mani interesē visvairāk un par ko es varu arī visvairāk veidot savu kompozīciju. Otrkārt, mēs uzzināsim arī jauno pieeju pret demogrāfiju, jo pret demogrāfiju līdz šim cilvēki, speciālisti izturējās savādāk nekā stimulē izturēties tagad šī demografiskā pāreja. Faktiski notiek zināma revolūcija arī tajās zinātnē, ko sauc par demogrāfiju. Par to mēs parunāsim mazliet vēlāk detalizētāk. Tālāk, ko mēs vēl uzzināsim un varēsim saprast labāk, ņemot vērā pārunāto materiālu. Kādi ir sociāli ekonomiskie apstākļi un kādi būs sociāli ekonomiskie apstākļi. Un pēdējais, protams, pašās beigās, par ko mēs runāsim, proti par demografiskā imperatīvā lomu. Ir tāds jēdziens šodien ļoti aktuāls demografiskais imperatīvs un šī demografiskā imperatīvā saistībā ar kulturoloģiju. Kopumā jāsaka tātad, ka mēs runāsim par to, pie kā ir nonākusi cilvēce, un ir skaidrs, ka cilvēce ir nonākusi pie kaut kāda jauna lūzuma perioda, jauna lūzuma stadijas, kad mainās, kā saka, visa attīstības trajektorija mainās. Ko vēl es gribu teikt ievadam? Lieta ir tā, ka vēsturnieki, humanitāro zinātņu speciālisti, sociālo zinātņu speciālisti, diemžēl demogrāfijai, jeb vienkārši sakot iedzīvotāju skaitam, un tā ietekmēja uz kultūru, uz dažādiem kultūras procesiem, ir līdz šim pievērsusi ļoti mazu uzmanību. Es faktiski zinu, un arī pārējie zina, kur ir speciāli ar šīm lietām nodarbojās. Man šī tēma ir tikai viena no tām tēmām, kas mani interesē, ir vēl arī daudzas citas tēmas. Bet tie cilvēki, kuri ir daudz kompetentāki un daudz dziļāk iedziļinājušies šajā tematikā, viņi atklāti saka, ka faktiski ir tikai 2 cilvēki sastopami pasaules vēsturnieku, rietumu civilizācijas vēsturnieku skaitā, kuri ir savos darbos pieminējuši to, ka kāda nozīme ir iedzīvotājs skaitam uz attiecīgajiem notikumiem. Viens no tiem ir, protams, ir Werners Zombards, slavenais vācu vēsturnieks, kura darbus es mazāk zinu, bet otrs ir Ortega y Gassets,
José Ortega y Gasset, slavenais spāņu filosofs, kura darbus es, protams, zinu, un vienu otru darbu zinu no galvas. Un tieši Ortega y Gassets bija tas, kas man arī ierosināja pievērsties šai tēmai no tāda kulturoloģiskā viedokļa, jo visas tās parādības, kuras Ortega y Gassets apraksta savā slavenajā grāmatā par masu sacelšanos, viņš saista ar iedzīvotāju skaita pieaugumu. Tātad, ko var secināt, diemžēl, līdz šim, kā vēsturnieki iedzīvotāju skaitam, jeb tam, ko mēs tagad saucam tā ļoti gudri par demografisko imperatīvu, ir pievērsuši ļoti paviršu uzmanību. Jo tagad rodas pārliecība un jau nostiprinās, ka tiek priekšstats un tāda diezgan stabila izpratne par to, ka viss mūsu dzīvē uz planētas ir atkarīgs no iedzīvotāju skaita. Tas būtu kopumā runājot par tēmas analītisko izpratni. Tātad mēs pārunāsim visu to, kas notiek ar šo unikālo parādību, cilvēku dzīvē. Būs runa par jaunu skatījumu, principā, uz cilvēku, un varētu pat teikt, jauna tipa cilvēks veidojās, par demogrāfijas zinātnes attīstību un sociāli-ekonomiskajiem procesiem demografiskā imperatīvā ietekmi uz kultūroloģiju. Pirmais jautājums ir demografiskās pārējas teorija un realitāte. Jāsaka tā, ka demografiskās pārējas teorija un realitāte, tā ir sfēra, kurā es esmu pilnīgs, profāns, jo šeit viss balstās uz augstāko matemātiku, uz teorētisko fiziku, tās ir formulas. Es ar šai tematikai sekoju līdzi jau apmēram 5 gadus, un regulāri un arī gatavojoties šai sarunai esmu cenšos pārlasīt visu to, lai saprastu. Kas šeit ir jāatcerās? Šeit ir jāatcerās noteikti tas, ka ne jau demogrāfija veidojas balstoties uz teoriju. Teorijas tika veidotas ņemot vērā reālo situāciju, iedzīvotāju skaitas, statistiku, tās ziņas, kas mums ir par iedzīvotāju skaitu. Un es tā saprotu, kā šie zinātnieki, kuriem interesē veidot savas demografiskās teorijas, viņi izmantojot šos matemātiskos modeļus, protams, balstās uz tiem skaitļiem, un tad skatās, vai viņu modelis ir atbilst tai realitātei, vai neatbilst. Viens no tiem, kas aizmetītajos 10 gados, mazliet jau vairāk, no 99. gada, viens no tiem, kas ir devis, acīm redzot, vislielāko ieguldījumu pasaulē demogrāfijas izpratnē, ir profesors Sergejs Kapīca. Tas ir cilvēks, kuru mēs, acīm redzot, visi pazīstam. Tas ir cilvēks, Nobelprēmijas laureāta dēls, kurš strādā Maskavā televīzijā, zinātnes propagandētājs, pārraides Očevidnē Ņevariatno autors. Un es domāju, ka par šo cilvēku vairāk, principā, nebūtu nekas piebilstams. Sergejs Kapīca kādēļ tam pievērsās? Viņš pievērsās, izrādās, ļoti tādam provizoriski iemesla dēļ. 90. gadu sākumā viņam arī televīzijā nebija darbs un maize, un viņš aizbrauca, dabūja, acīm redzot, kādu naudu, projekta naudu uz Angliju, Anglijas universitātēs, un tur dzīvojot Anglijā, tērējot, šo projekta naudu, aiz gara laika, neteiksim tik rupji, bet apmēram tā, viņš pievērsās šīm lietām, sāka veidot dažādas formulas un cenšoties izprast, kas notiek ar iedzīvotāju skaitu. Šo teoriju viņš radīja 90. gados, un pirmā publikācija ir jau 99. gadā. Viņu var izlasīt, viņa ir internetā pieejama, un, ja nemaldos, viens no tiem tekstiem arī ir veltīts kādai no viņa publikācijām.
Teorijas pamatā tātad ir matemātiski modeļi. Šajos matemātiskajos modeļos ir vairāki komponenti. Viens no tiem ir, protams, iedzīvotāju skaits. Otrs komponents, kas ir ļoti svarīgs, ir laiks, kādā palielinās iedzīvotāju skaits. Un trešais komponents ir, protams, proporcionalitāte starp laiku un palielināšanās apjomu. Kas vēl ir sakāms par šīm teorijām? Teorijas cenšas, protams, analizēt to, kas ir bijis, un cenšas analizēt arī to, kas būs. Un Kapica secina, ka demografiskā, un ne tikai viņš viens, bet ir arī, protams, citi zinātnieki pasaulē, bet principā tādu nav daudz, kā es sapratu no viņa literatūras saraksta un no tā, uz ko viņš atsaucās. Demogrāfija attīstās nevis linijiski, kā saka, bet demogrāfija attīstās hiperboliski. Un, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nonāk, viss šis attīstības process līdz vienam laikam, un pēc tam sākās ļoti strauja augšupēja, ļoti strauji kāpums. Un šis kāpums, šī hiperboliskā attīstība sākās tieši 20. gadsimta vidū, 60. gados. Sākās 60. gados, kad planētas iedzīvotāju skaits palielinās ļoti strauji, neredzēti strauji, varētu pateikt nesaprotami strauji, un tas apstiprinās ar konkrētiem skaitļiem, to apstiprina statistika, un tā tad var secināt, ka visi šie teoretiskie modeļi principā apstiprinās un dzīve viņus atbalsta. Šeit, kā teikt, dzīves materiāls ir visuzskatāmākais arguments šīm teorijām. Kas vēl ir jāsaka, runājot par šīm teorijām un par demogrāfijas attīstību? Šeit ir vairāki momenti, kuri ir jauni zinātnes attīstībā vispār. Proti, šīs teorijas, šie modeļi ir piemērojami tikai visiem planētas iedzīvotājiem, nevis atsevišķai teritorijai. Nevar šos modeļus attiecināt uz atsevišķu valsti, atsevišķu kontinentu. Viņus var piemērot tikai attiecībā uz visu cilvēci. Tas ir ļoti svarīgi un tas ir ļoti jauns moments, jo līdz šim demogrāfija nodarbojās ar atsevišķu valstu populāciju, ar atsevišķu valstu iedzīvotāju skaita pieaugumu, ar mirstību un tā tālāk ar visu to, ar ko demogrāfija nodarbojas. Tādējādi demogrāfijai šodien nākas pārkārtoties, jo saskaņā ar visiem šiem jaunajiem modeļiem, kuru viens no tādiem spilgtākiem autoriem ir Sergejs Kapica, pret cilvēci izturas kā pret vienu veselu sistēmu. Cilvēce tiek uzskatīta par veselu sistēmu, pie tam par tādu sistēmu, uz kuru attiecās pašorganizācijas princips, un šis pašorganizācijas princips tiek ļoti būtiski piemērots šajos modeļos un šajos izskaidrojumos. Un demogrāfijai nākas rēķināties tātad ar to rēķināties. Kas vēl ir interesanti? Interesanti ir tas, ka, protams, izskaidro šo demografisko pāreju šajos 90 gados. Mēs tagad pacentīsimies par to parunāt, kas notiek šajos 90 gados, bet vispirms, protams, par to, kādi ir šīs teorijas galvenie motīvi, kāda ir iepriekšējā informācija par iedzīvotāju skaita pieaugumu. Tiek uzskatīts, ka līdz šai demografiskai pārējai, ja viņi var arī saukt par demografisko sprādzienu, kaut gan to nelieto tik plaši, bet līdz šai demografiskai pārējai 1960. gadā
Cilvēce attīstījās pakāpeniski lielā mērā. Pakāpeniski attīstījās nevis līnijiski, bet, kā vēl saka, eksponenta attīstība tā ir. Kad, piemēram, pirms mūsu ēras planētas iedzīvotāju skaits tur vidēji palielinājās par 0,05% gadā. Un ir, ņemot vērā visus šos aprēķinus, ir tāda doma, ka mūsu ēras pirmajā gadā uz planētas bija 3 miljoni. Es te dodu datus, kurus es ņemu no internetā. Internetā ir vairākas iespējas. Es ņēmu, ja nemaldos, no amerikāņu statistikas saita. Iedzīvotāju skaits, un šīs sarunas mērķis ir parādīt demonstrēt šo pakāpeniskumu iedzīvotāju skaita pieaugumā. Līdz 20. gadsimta vidum, protams, kopumā planētas iedzīvotāju skaits attīstījās samērā vienmērīgi, kaut gan ne līnijiski, bet, kā viņi saka, eksponenta veidā. Ir tāds variants, ir līnijiskais eksponenta un hiperboliskais attīstības veids, kas sākās principā no 20. gadsimta vidusē. Ļoti lielas izmaiņas, protams, notiek 19. gadsimtā, sākā 19. gadsimtā. Un sakarā šīm izmaiņām ir ļoti daudz kā interesanti. Kas notiek 19. gadsimta vidū, kaut gan šīs izmaiņas nav uz planētas kopējai iedzīvotāju fona, viņas nav tik radikāli neatsaucas un nerada tādu izbrīnu, kādu rada šī demografiskā pārēja. Viens no vissvarīgākajiem ir tas, ka, protams, 19. gadsimtā samazinās jau ļoti pamatīgi iedzīvotāju skaita pieauguma laiks. Kā es minēju, ir vairāk komponenti, un viens no šiem komponentiem ir šis laiks. Kā redzams, 130 gadu laikā iedzīvotāju skaits pieauga par 1 miljārdu. Vēlāk mēs redzēsim, kā tas ātrums ļoti pamatīgi pieauga. Kāds bija galvenais iemesls? Galvenais iemesls bija demografiskais sprādziens Eiropā. Demografiskā revolūcija, sprādziens. Šo vārdu sprādziens uz Eiropā attiecina ļoti plaši. Ko šeit var secināt? Šeit var secināt šodien, ka baltie cilvēki, acīm redzot, visu savu pulveri, demografisko pulveri, izšāva 19. gadsimtā. Jo balto iedzīvotāju skaits 19. gadsimtā Eiropā palielinājās 3 reizes 100 gadu laikā. 100 gadu laikā balto iedzīvotāju skaits palielinājās 3 reizes. Tas ir tas, kam pievērsa uzmanību Zombards, un no Zombarda ņēmā šo informāciju arī mans mīļais Ortega y Gasset. Jo viņi saprata, ka Eiropā ir kaut kas noticis, nenormāls ir noticis. Eiropā 100 gadu laikā ir palielinājies, trīskāršojies iedzīvotāju skaits. Viņi jau piedzīvoja šīs sekas, viņi centās izprast šīs sekas. Un, protams, ka tagad mēs ļoti labi zinām, kādas ir šīs sekas. Pirmkārt, protams, mums ir jāsaprot, ka tik tiešām balto cilvēku iedzīvotāju skaita pieaugums notika 19. gadsimtā, un principā pēc šī pieauguma balto iedzīvotāju skaits vairs strauji nepalielinās. Kādas ir šīs sekas un par ko raksta Jose Ortega y Gasset? Mēs ļoti labi, protams, zinām, mēs pie tā esam pieraduši, tas ir faktiski mūsu asinīs, bet 19. gadsimta cilvēku asinīs un arī, kā es noprotu, Ortegas y Gasset asinīs, Zombarda asinīs tas nebija. Jo viņi 20. gadsimta sākumā konstatēja to, ko mēs šodien saucam par masu kultūru, masu sabiedrību, masu informācijas līdzekļiem, masu komunikāciju, masu cilvēks gal galā. Radās šis epitets masu. Tas faktiski notiek pirmo reizi cilvēces vēsturē. Jo cilvēces vēsturē
attiecībā uz kultūras un vispār cilvēces analīzi šo epitetu masu nepiemēroja. Ja mēs palasām, teiksim, vēl viduslaiku, 18. 17. gadsimtā materiālus un vispār kaut kādus darbus, tur tāds vārds masu, sabiedrība, masu cilvēks, masu kultūra, tur nepastāv tāds vārds masu. Bet, ņemot vērā Eiropas iedzīvotāju skaitu krasu pieaugumu, radās masu parādības, masu fenomeni. Tas, kas pārsteidza Ortegu y Gassetu un arī citus, un jau minēto Zombarderu. Ortega y Gassets savā darbā masu sacelšanās, kuram ir klasiska nozīme joprojām, un kuru izdod un lasa, bez faktiski tas ir fundaments, tas ir tas pats, kas kapitāls, teiksim, marksismā, ekonomiskajā mācībā, bez masu sacelšanās Ortegas y Gasset darbu faktiski ne soli mēs tālāk šodien nevaram tikt. Ortega y Gassets ļoti emocionāli apraksta, kādas bija šīs jaunās izjūtas eiropiešiem. Viņš ļoti emocionāli apraksta. Es to mīlu, ka pārstāstīt, atstāstīt. Viņš, piemēram, rakstīja, ka cilvēki pēkšņi, saprata, ka kaut kas ir noticis. Kur tu ej, visur, kur tu ej, priekšā ir cilvēku masas. Tu ej uz kafejnīcu, kafejnīca ir pārpildīta, pilnā ar cilvēkiem. Tu vēlies braukt ar vilcienu, vilcieni ir pārpildīti. Tu ej pa ielu, ielas arī ir pārpildītas, un tev virsū skrien nepārtraukti kāds. Tu ej uz baznīcu, baznīca arī ir pārpildīta, visur ir cilvēki. Masas. Mēs, protams, ļoti labi zinām, ka Ortega y Gassets centās saprast, teiksim tā, no garīgās kultūras attīstības viedokļa, no filosofijas attīstības viedokļa šīs jaunās parādības, kas bez epitēta masas nav iespējams. Bet mēs zinām, ka ir arī citi, Le Bons un tā tālāk, kuri aprakstīja masu psiholoģiju, pūļa psiholoģiju. Tie arī ir klasiski darbi. Tātad, kas ir secinājums? Secinājums ir tas, ka 19. gadsimts bija ļoti nozīmīgs gadsimts baltajiem cilvēkiem. Balto cilvēku demogrāfija palielinājās ļoti strauji. Baltie cilvēki, protams, pēc tam izklīda, ļoti liela daļa aizbrauca uz Ameriku dzīvot. Bet, principā, tātad 19. gadsimtā balto cilvēku demogrāfijā, viņu, vēsturē, šim gadsimtam ir milzīga nozīme, jo palielinājās balto iedzīvotāju skaits, un, principā, pēc tam 20. gadsimtā nekas radikāli vairs neizmainījās, un no 20. gadsimta vidus, no šīs demogrāfiskās pārējas, tieši otrādi balto cilvēku stāvoklis izmainās pavisam savādāk. Kas notiek 20. gadsimta vidū? Pakāpenisko attīstību, kā es atļaujos tā nosaukt to, ko teorētiķi apraksta, protams, savādāk, šo pakāpenisko attīstību, kurā dzīvoja cilvēce visus aizvadītos tūkstošus gadus, nomaina hiperboliskā attīstība. No 1960. līdz 2050. gadam, 90 gadu laikā, planētas iedzīvotāju skaits ļoti strauji samazinās. Un pie tam samazinās šis laiks, tas ir tas galvenais laiks, kļūst arvien saspiestāks. 60. gados iedzīvotāju skaits 20. gadsimtā vēl palielinājās 2% gadā. Pašlaik šeit ir domāts 2012. gads. Pašlaik palielinās 1,15% gadā, jo ir samazinājies. Un ir doma, ka visi tie aprēķini, ka 2050. gadā samazināsies laiks vēl mazāk, būs tikai 0,5% gadā, kas arī, protams, ir daudz. Lieta ir tā, ka 1950. gadā uz planētas bija 2 miljārdi iedzīvotāji. 60. gadā, kā jūs redzat, nepilnu 10 gadu laikā jau par miljārdu vairāk. Es savā mūžā, un te arī noteikti citi, mana vecuma un jaunāki cilvēki ir piedzīvojuši, ļoti radikālu kāpumu no 60. līdz 2000. gadam, redzat par 3 miljoniem
miljārdiem palielinājies iedzīvotāju skaits. Pašlaik tas pulkstenis ir tādi pulksteņi internetā, kuri rāda, mēs arī varam uzlikt, es dažreiz studentiem rādu, kamēr mēs šeit runāsim 2 stundas uz planētas, būs tur piedzimuši vairāki 10 miljonu cilvēku. Pašlaik ir jau 7 miljārdi. Nu, ir doma un aprēķini liecina 3 variantus. Ir tā saucamā maksimālā prognoze, ir vidējā prognoze un ir minimālā prognoze. Maksimālā prognoze ir, ka 2050. gadā būs 12 miljārdi, tātad vēl ievērojami palielināsies, un vai arī 9 miljārdi, tā ir vidējā prognoze. Lieta ir tā, ka iedzīvotāju skaits strauji pieauga pirmos 40 gadus, no 60. līdz 2000. gadam. Tagad no 2000. gada līdz 50. gadam iedzīvotāju skaits turpina, protams, pieaugt, bet vairs ne tik lielā tempā. Tie procenti, ko es devu iepriekš, šie tempi kļūst lēnāki, bet viņš, protams, turpina palielināties kopumā ļoti strauji salīdzinot ar visu iepriekšējo cilvēces vēsturi. Tātad demografiskās pārējas, skatiet, kāds ir tās galvenās iezīmes. Mēs tagad par to parunāsim. Galvenās iezīmes ir, protams, ir attīstības laika saspiešanās. 19. gadsimtā 130 gados pieauga par 1 miljārdu. 3. miljārds no planētas iedzīvotāju kopskaita tika palielinājās 30 gadu laikā, 4. miljārds 15 gadu laikā, 5. miljārds 13 gadu laikā, un tātad 40 gadu laikā divas reizes palielinājās planētas iedzīvotāju skaits. Nu, šo laika izjūtu mēs uz sevi, kā teikt, pārdzīvojam visdažādākajā veidā. Viens no tiem ir, ka mēs tīri, ka teikt, dzīvojam tādā stresa stāvoklī, neko nevaram paspēt un tā tālāk. Šeit ir visraibākā saruna par šī laika saspiešanās ietekmi uz pašiem cilvēkiem. Tagad parunāsim par to, kas vēl ietilpst šīs demografiskās pārējas iezīmēs. Nu, atsevišķa saruna ir, protams, par rasu disproporciju. Tā ir saruna, kas mūs var interesēt visvairāk, un par kuru, manuprāt, vismaz mūsu studenti ir vismazāk informēti, jo par to neraksta mēdījos. Lieta ir tā, ka demografiskā pārēja, viss tas bums no 60. gada līdz 2050. gadam, tātad viss tas process, tie 90 gadi, visa tā unikālā revolūcija, kurā mēs pašlaik esam, atrodamies, dzīvojam, izjūtam, visa šī pārēja notiek uz krāsaino rasu rēķina, uz citu rasu rēķina, uz melnās, brūnās, kā gribiet, uz citu rasu rēķina. Demografijas kā pārēja tātad balstās uz citām rasēm, izņemot uz balto. Balto iedzīvotāju skaits, uz balto iedzīvotāju skaitu tas neatspoguļojas. Ir internetā ir pieejama musulmaņu, tātad skaita pieauguma dinamika no 90. līdz 30. gadam. Šī dinamika ir ļoti, ļoti izteikta, kā jūs redzat. Viņa turpina pieaugt un pieaugs. Šeit ir doti musulmaņu iedzīvotāju skaits no pasaules iedzīvotāju kopskaita. Tātad 90. gadā 19, gandrīz 20%, un 2030. gadā jau būs 26,5% iedzīvotāji no planētas iedzīvotāju kopskaita jau būs musulmaņi. Baltās rases skaits nepalielinās. Principā viņš samazinās, var arī teikt, ka viņš stāv uz vietas, bet faktiski aizvadītie 20 gadi liecina īpaši Austrumē Eiropā, ka viņš pamatīgi samazinās. Šeit es dodu Krievijas skaitļus, kur samazinājās
par 4,5%. Nu, ir arī skaitļi, protams, par Latviju zināmi, jo arī mūsu iedzīvotāju skaits samazināsiet pamatīgi. Nu, dzimstība. Dzimstības jautājums, tas, protams, ir viens no vissmagākajiem jautājumiem, un varbūt, ka pat vissmagākais jautājums priekš baltajiem cilvēkiem, jo baltajiem cilvēkiem bērnu vairs nedzimst. Kā jau es teicu, 19. gadsimtā acīm redzot, Baltija izšāva visu savu pulveri. Un dzimstība tikai pēc tam principā ir samazinājusies. Iemesli šeit, protams, ir visdažādākie, un tādi īstu izskaidrojumi visam tam, protams, nav vispār visai šai demografiskai pārējai, arī tādu īstu, kā teikt, izskaidrojumu nav, un es domāju, ka faktiski arī nevar nemaz arī būt. Protams, kā tie zinātnieki, kuri veido savus matemātiskos modeļus, tajā skaitā arī Sergejs Kapīca, cenšas to visu kaut kā izskaidrot, bet, protams, ka var noprast, ka ļoti labi saprot, ka šeit stāv pāri kaut kādi citi spēki, un tas nav pagaidām, un noteikti arī nekad nebūs cilvēku izpratnē pieejams, kāpēc viss tas tā notiek. Nu, ir tā saucamais fertilitātes koeficients, tas nozīmē, cik vienai sievietei attiecīgajā vecumā vajag būt bērnu. Šis koeficients, ar šo koeficientu mēra dzimstību. Nu, pašlaik Eiropā šie dati ir par jauni dati, tie no interneta ir ņemti vēl nesenien gatavojoties šai sarunai. Tātad 1,2, 1,4. Lai atražotu tautu vispār, lai atražotu rasu, ir, protams, vajadzīgs vairāk nekā 2. Uzskat, ka 2,3 ir jābūt vienai sievietei, tātad 2,5 bērnu vismaz ir jābūt, lai saglabātu kaut kādu līmeni. Nu, Krievija, Lietuva, Igaunija, tie ir skaitļi. Nu, kā jūs redzat, Nigērijā, Gvinejā ir pavisam citi skaitļi. Tās ir citas rases, Timorā 7 bērni. Nu, Latvijā šie skaitļi arī, protams, ir dramatiski. 97. gadā bija vismazākais šis koeficients vispār, acīm redzot, latviešu tautas vēsturē. Nu, kamēr viņi mēra, ne jau visu laiku viņš tika aprēķināts. Es neesmu redzējis datus, teiksim, par 19. gadsimtu vai par padomu laiku par šo koeficientu. Nu, par padomu laiku parādās arī tikai no 80. gadiem. Un es domāju, ka tas varbūt ir, nu, es negribu neko teikt. Tā kā Latvijā šis koeficients mainās, tagad viņš ir mazliet krities, 6. gadā bija 1,35, tagad tiek uzskatīts, ka ir 1,33, ja 34. Nu, Eiropā, protams, stāvoklis ir bēdīgs. Eiropa principā izmirst, kā saka, un Eiropā šis koeficients ir, nu, te ir 2000. gads, tas ir ļoti vecs, jau 12 gadu laikā faktiski pasauli ir apgriezusies ar kājām gaisā, tā rupi sakot, un Eiropā vidējais ir 1,6, un šeit Eiropu glābi tikai atsevišķas zemes, jo īpaši musulmanu zemes, nu, tā, protams, ir tikai viena Albānija, bet kopumā Eiropas stāvoklis ir ļoti, ļoti bēdīgs. Tagad, kas vēl ir svarīgi, runājot par demografiskās pārējas iezīmēm? Protams, trešais aspekts ir vecuma struktūras disproporcija. Nu, mēs, protams, tagad jau arī Latvijā zinām un lasām gandrīz katru dienu, ka iedzīvotāju sastāvs noveco, ka ir daudz pensionāri un ka nebūs pensijas un pensijas vecums ir jāmaina un tā tālāk. Šī saruna ir arī pie mums sākusies pēdējos pāris gados. Agrāk par to es tā mazāk lasīju, tagad pie mums ir. Agrāk, protams, un es kā saprotu, Eiropā vispirmie par to sāka nopietni runāt Vācijas politiķi. Vācieši sāka rēķināt un aprēķināt, kas viņiem pelnīs pensijas un tā tālāk, cik vajadzēs strādājošo viena pensionāra uzturēšanai. Vācieši pret to izturās nopietni jau vismaz, es teiktu tā kādus gandrīz 10
10 gadus, un pie tam viņiem ir tāda zinātniska pieeja. Viņi pat ir sākuši atklātu arī sarunu par to, kas notiks un ko vajadzētu darīt. Skaidrs, ka vecuma disproporcija atsaucas dažādi. Protams, uz tām zemēm, kurās ir ļoti liels šis dzimstības pieaugums, tur šodien, protams, ir ļoti liels jauniešu skaits. Nu, un Ēģiptes notikumi un vispār lielo tuvo austrumu notikumi, tie ir jauniešu notikumi, jo tur jaunieši ir ļoti daudz, un jaunatnes īpatsvars sabiedrībā ir ļoti liels, darbs visiem nepietiek un tā tālāk. Un skaidrs, ka krāsainajās rasēs jaunatnes īpatsvars ir ļoti, ļoti liels. Nu, un baltajā rasē, protams, pieaug vecu cilvēku īpatsvars. Nu, dati liecina, ka 95. gadā vecāki par 60 gadiem jau bija 19%, 2002. gadā 22% vecāki par 60 gadiem, Eiropā 50. gadā 12%, un 2050. gadā 40% būs vecāki par 60 gadiem. Nu, ir jāņem vērā, ka, teiksim, 40% vecāki par 60 gadiem, starp tiem 60% vēl pusi vismaz ir bērni. Tas nozīmē, ka skaidrs, ka šeit rodas problēmas, kas uzturēs šos 40%. Tātad, runājot par šīs demografiskās pārējas iezīmēm, vēlreiz atkārtosim. Pirmā, protams, ir tā iezīme, kas ir saistīta ar rasu disproporciju. Proti, kā iedzīvotāju skaits un demografiskā pārēja attiecās uz citām rasēm. Uz balto rasi neatiecas. Balto rasu iedzīvotāju skaits nepalielinās radikāli. Otrkārt, tātad vecuma disproporcija ir ļoti svarīga šajā sarunā. Vecuma struktūra ir ļoti svarīga šajā sarunā. Tas ir skaidrs. Tagad parunāsim par to, ko varētu saukt par demografiskās pārējas iemesliem. Kādi ir iemesli demografiskai pārējai? Nu, demografiskās pārējas iemeslus, protams, ka cilvēki cenšas izskaidrot, zinātnieki, protams, cenšas izskaidrot šīs demografiskās pārējas iemeslus, un šie izskaidrojumi, protams, ir visdažādākie. Viens no populārākiem izskaidrojumiem ir saistīts, protams, ar to, ka uz demogrāfiju atsaucas dabas apstākļi, atsaucas arī medicīnas līmeņa uzlabošanās, uz demografisko pārēju atsaucas tas, ka baltie cilvēki ir daudz ko iemācījuši citu rasu pārstāvjiem. Atsaucās uz demografisko pārēju arī tas, ka balto cilvēku tehnoloģiskā palīdzība ir ļoti liela citu rasu pārstāvjiem. Taču tās ir tēzes, kurām cilvēki var arī ticēt un var arī nevisai ticēt. Jo daudziem, protams, liekas, ka pār visu stāv kaut kādi citi spēki. Ko secina zinātnieki, analizējot iemeslus? Proti, viņi secina to, ka ir pilnīgi skaidrs, ka apkārtējā vide un klimata izmaiņas neietekmē demogrāfiju. Agrāk ilgu laiku domāja, ka viss ir atkarīgs iedzīvotāju skaita, pieaugums, izmaiņas, mirstība, dzimstība ir ļoti lielā mērā atkarīga no apkārtējās vides un klimata izmaiņām.
Tagad ir nostiprinājies viedoklis, ka tā tas nav, ka tam nav izšķiroša nozīme. Tas, protams, var ietekmēt atsevišķos gadījumos mirstību, ja, teiksim, dažādi klimata izmaiņas un vide, teiksim, kaut kādas dabas katastrofas var ietekmēt. Taču tam nav dominējošā nozīmē. Tas ir viens no tādiem secinājumiem. Nu, otrs secinājums, analizējot demografisko pāreju, ir tas, ka galvenais faktors ir iekšējais faktors. Par to rakstā arī Sergejs Kapīca. Viņš to visu saista ar cilvēku dvēseli, viņš visu to saista ar to, ka cilvēki uz planētas visi, kā teikt, pieder vienai sugai, un tātad principā ir fizioloģiski vienādi. Nu, viņa skaidrojumi ir diezgan abstrakti un es teiktu tā, viņi vairāk atgādina tādu kaut kādu politkorektu sarunē. Jāsaka tā, ka šie skaidrojumi, kādi ir iemesli, daudz ticamāki ir tajos gadījumos, kad tiek runāts par negatīvajiem iemesliem, īpaši attiecībā uz balto rasi. Teiksim, Krievijas iedzīvotāju skaita milzīgo kritumu un demografisko katastrofu, kā viņi paši saka. Viņi skaidro ar to, ka jau 20 gadus visu nosaka kriminālās aprindas, visu nosaka kaut kādi spēki, kas faktiski iedarbojas uz sabiedrību ļoti negatīvi, neveicina, kā teikt, bērnu dzemdēšanu un tā tālāk un tam līdzīgi. Nu, acīm redzot, visa šī saruna attiecas arī uz pārējām bijušajām sociālisma zemēm Austrum Eiropā. Tas, ka valsts neatbalsta, sociālajie pabalsti nav, tas, ka nostiprinās sociāla darvinisma princips, ka izdzīvo tikai spēcīgākie, tas nozīmē, ka katram ir jādzīvo, kā viņš prot un tā tālāk, viņš nevar rēķināties ne ar kādu palīdzību, kas faktiski jau bija padomu cilvēku gēnos, zinot par sociālo palīdzību, par visām tām sociālajām garantijām. Otrs tāds negatīvs skaidrojums ir saistīts, protams, ar visu to, kas ir saistīts ar, es teiktu, seksuālo kultūru. Feminisms, visa šī seksuālā identitāte, visa šīs seksuālās identitātes, genderu tematika, viss tas arī ļoti negatīvi ietekmē dzimstības pieaugumu balto cilvēku sabiedrībā. Nu, amerikāņi ir aprakstījuši šīs lietas ļoti atklāti. Es vienu vasaru lasīju gandrīz visu brīvlaiku šīs grāmatas par to, kādu ietekmi atstāja feminisms un visa tā seksuālā visatļautība uz dzimstību. Un amerikāņi neslēp, ka feminismam ir ļoti drūmas sekas, jo sieviete domā tikai par karjeru, par izglītību un nevis par ģimeni un nevis par bērniem. Sievietes ir nelaimīgas un Amerikā ir ļoti daudz izglītotu cilvēku, izglītotu sieviešu, kurām vispār nav ģimenes un bērnu. Un tieši otrādi tām, kurām ir neliela izglītība un kuras ir garīgi savādāk attīstītas, tām sievietēm ir ļoti daudz bērnu. Šī tematika šodien tiek apskatīta jau samērā atklāti. Šī tematika, protams, ir grūta tematika, nepolitkorekta tematika, bet par to grāmatas tagad tiek izdotas un materiāls pieejams ir diezgan plašs, jo ir vesela rinda dažādu institūciju, atsevišķu autoru, kuri ļoti detalizēti pēta faktiski, varētu teikt, tā cilvēka un baltās rases degradāciju, atklāti sakot. Jo baltā rase kļūst ar vien, rupi sakot, muļķākā. Un tas atsaucas uz ekonomiku, atsaucas uz daudzām lietām, un tēma par intelektuālās attīstības un ekonomiskās attīstības saistību tagad tiek atklāti apskatīta, analizēta, pierādīta ar dažādiem statistiskiem materiāliem, pētot jauniešu
apķērīgumu, un tur analīzes metodes ir visdažādākās. Tiek pētīts īpaši balto cilvēku stāvoklis no eigēnikas viedokļa, no gēnu attīstības viedokļa, jo faktiski šī saruna ir jāveic tagad atklāti, jo principā bērni dzimst ne tai labākajai genofonda daļai, baltajiem cilvēkiem. Tādējādi šie negatīvie faktori runājot par demografiskās pārējas iemesliem ir daudz ticamāki nekā šī diezgan abstraktā, it kā humānā saruna par cilvēka izšķirošo lomu. Tagad parunāsim par sekām, par demografiskās pārējas sekām. Vispirms tīri, kā teikt, teorētiski, ja tā varētu teikt. Zinātniekiem, īpaši demogrāfiem, ir jāpārkārto sava darbība, savs, kā teikt, priekšstats, un jāvadās no tā, ka demografisko ainu nākas vērtēt šodien un analizēt visas cilvēces mērogā. Un faktiski ir tātad arī demografiskā revolūcija, jo nākas saprast un to, ka saruna īsta un nopietna var būt tikai cilvēces mērogā, nevis tikai analizējot atsevišķu valstu demogrāfiju un īpaši pievēršot uzmanību demogrāfijas ietekmei uz ekonomiku. Kas vēl ir svarīgi? Protams, svarīga ir arī saruna par migrāciju. Lieta ir tā, ka migrācija ir bijusi, protams, cilvēces vēsturē vienmēr. Migrācija cilvēces vēsturē bijusi vienmēr, un saruna par migrāciju iegūsi tādu politisku nokrāsu, tādu sāsinātu nokrāsu tikai, zināmu, ka teikt, tik tiešām manipulāciju rezultātā. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka kādreiz no Eiropas aizbrauca, pie tam nevis, ka tas kādreiz ir pirms mazāk pat par 100 gadiem, apmēram pirms Otrā pasaules kara, kādreiz no Eiropas aizbrauca eiropieši vairāk uz Ameriku nekā šodien iebrauc svešu rasu pārstāvji Eiropā. Šie migrācijas virzieni ir bijuši visdažādākie, un tas ir skaidrs. Tiek uzskatīts, ka migrācija, kā iedzīvotājs skaita milzīgā populācija nav galvenais migrācijas iemesls. Migrācijas iemesli ir citi, vai politiski, vai ekonomiska rakstura iemesli, vai tīri biznesa rakstura iemesli. Ir tāda doma, ka šī migrācija principā arī nav liela. Migrācija, teiksim, nepieaug un ir doma, ka viņa arī pārāk strauji nepieaugs. Saskaņā ar Pasaules migrācijas organizācijas informāciju pašlaik uz planētas, nevis pašlaik, tas ir 10. gadā, migranti skaitās apmēram tikai 214 miljoni. 214 miljoni cilvēku skaitās migranti, kuri visas planētas mērogā. Uz 6 miljārdu fona, protams, ka tas nav daudz. Ir aprēķināts, ka 2050. gadā migranti no 12 miljārdiem būs tikai 405 miljoni iedzīvotāji. Tā kā principā migrācijas jautājums ir politizēts un mazliet arī pārspīlēts, un kaut gan, protams, viņš konkrēti var atstāt diezgan lielu ietekmi. Kas notiek runājot par sekām? Sekas, protams, ir lielas ekonomikā, sekas ir lielas arī garīgajā kultūrā. Tiek uzskatīts, ka rodas pat pilnīgi jauni etnosi šīs migrācijas demogrāfijas rezultātā. Tagad par to, ko mēs jau minējām, un kas ir, protams, ļoti svarīgi – demografiskais imperatīvs. Tas ir princips,
kurš ir jāņem vērā šodien ne tikai pašiem demogrāfiem, bet šis princips ir principā jāņem visu zinātņu pārstāvjiem vērā. Visiem tiem, kuri interesējas nopietni par to, kas notiek uz planētas, kas notiek viņu valstīs, viņu tautās, pilsētās. Lieta ir tā, ka šodien nostiprinās viedoklis, ka demogrāfija ir pati svarīgākā. Demogrāfija nosaka visu. Un visu, kā teikt, pārmaiņu avots ir iedzīvotāju skaits, nevis pretēji, kad pārmaiņas ietekmē iedzīvotāju skaita samazināšanos. Tā ir viena no būtiskākām jaunajām atziņām mūsdienu sabiedrībā. Ņemot vērā demogrāfisko pāreju un tā ietekmi, teiksim, uz ekonomiku, uz to, kā ekonomiski maz attīstītās valstīs iedzīvotāju skaits ļoti, ļoti strauji pieaug. Šeit rodas viens no galvenajiem iemesliem tai milzīgai konfrontācijai, tai milzīgai neviendabībai, kas veidojas tagad starp attīstītām valstīm un mazāk attīstītām valstīm. Tā nevienmērība, kas rodas starp pat rasēm atsevišķām. Jo tas viss tagad, ņemot vērā milzīgo iedzīvotāju skaitu, ļoti lielā mērā sāsinās. Protams, kā viens no būtiskākajiem, īpaši priekš baltajiem cilvēkiem, un ne tikai priekš baltajiem cilvēkiem, viens no būtiskākajiem momentiem ir tas, ka baltās rases īpatsvars uz planētas samazinās, un 2050. gadā Baltija būs tikai 1/10 daļa no planētas iedzīvotāju. Tam savukārt šī īpatsvaras pieaugumam, protams, ir ļoti lielas psiholoģiskās sekas, par to mēs parunāsim mazliet vēlāk. Skaidrs, ka ņemot vērā iedzīvotāju skaita milzīgo pieaugumu, īpaši uz citu rasu rēķina, kuras dzīvo tā, kā viņas dzīvo, skaidrs, ka procentuāli pieaug nabadzība. Nabadzības aina kļūst arvien grandiozāka. Ja, teiksim, nabadzīgi ir, pieņemsim, tas tīri automātiski ir saprotams. Ja nabadzīgi ir 100 cilvēki, ir viena aina, un ja nabadzīgi ir 100 miljoni, pavisam cita aina veidojas tīri vizuāli, tīri, kā saka, tehniskie. Un tāpēc nabadzības tēma, protams, šodien ir viena no aktuālākajām. Protams, ka palielinās citu rasu ietekme uz planētas. Mēs jau minējām skaitļus par islama zemju pieaugumu procentālu uz planētas. Protams, tas attiecas arī uz Ķīnu, kuras iedzīvotāju skaits šodien ir jau pāri 1,4 miljonu iedzīvotāju. Ķīnieši cer apturēt līdz gadsimta vidum un apstāties pie 1,5 miljārda iedzīvotāju kopējā skaita. Un skaidrs, ka tas arī rada milzīgas kā teikt, pārmaiņas, ar kurām mēs sastopamies, jo Ķīna nevar pabarot visus, viņiem ir vajadzīga zeme, viņiem ir vajadzīgi pārtiks produkti. Ķīna iepērk zemi visos kontinentos ar Āfriku priekšgalā, un tas viss arī rada pilnīgi jaunu situāciju. Amerikāņi to negrib pieļaut, amerikāņi cenšas izdzīvot ķīniešus no Āfrikas un tā tālāk. Šeit milzīga ir sacensība starp valstīm par prioritāti, kuri par tā saucamajiem spēka poliem uz planētas. Tas viss, principā, ir šodien ļoti labi zināms. Kas vēl ir interesanti? Interesanti ir tas, ka, acīm redzot, pasaules valdnieki izmainīsies ļoti drīz. Un tā saucamā pasaules elite jau būs sastāvējusi ne tikai no baltās rases pārstāvjiem. Viņa principā arī tagad jau nesastāv tikai no baltās rases pārstāvjiem, jo pēc trīspusējās savienības izveidošanās
kurā ir Baltie kopā ar Japāņiem, principā jau šī pasaules elite ir no rasu viedokļa raiba jau gandrīz vairāk nekā 30 gadus. Nu, ir doma, protams, ņemot vērā visas tās izmaiņas un pašapziņas nostiprināšanos citu rasu pārstāvjos un arī kompetences nostiprināšanos, kā pasaules elite jau būs ļoti raiba drīz. Runājot par sekām, atsevišķs moments ir migrācijas vitālā nepieciešamība. Nu, arī Latvijā aizvadītajās dienās pēdējā nedēļā, mazliet varbūt pat vairāk, šī saruna par migrantu nepieciešamību ir kļūsi beidzot pie mums arī aktuāla. Eiropā un Eiropas Savienībā, Vācijā par šīm lietām jau runā labu laiku. Ir pat konkrēti dati, konkrēti aprēķini, cik mums ir jāieved katru gadu viesstrādniekus no citiem kontinentiem, principā tātad citu rasu pārstāvjus, lai uzturētu mūsu pensionārus. Jo Eiropas novecošana notiek ļoti strauji un ir pilnīgi skaidrs, ka darba spēks nepietiks. Un īpaši viņš nepietiks, lai uzturētu pašreizējo ekonomisko līmeni, ekonomiskās labklājības līmenī. Nu, balto iedzīvotāju dzīves ilgums arī, protams, palielināsies arī citu rasu iedzīvotāju dzīves ilgums, taču tas būs mazāks. Un ja tas būs mazāks, tad skaidrs, ka balto cilvēku novecošana vēl asāk tiks izjusta. Nu, Eiropas Savienība ir aprēķinājusi, ka 20. gadā pietrūks jau apmēram 20 miljonu darba roku. Nu, Eiropas Savienībā ir arī aprēķināts, ka, lai uzturētu patreizējo dzīves līmeni un apgādātu visus pensionārus Eiropā, ir jāieved būs noteikti vismaz kārt 1,5 miljarda iedzīvotāji no citiem kontinentiem, ja gribēs saglabāt šodienas līmeni. Kad vienam pensionāram šodien strādā 4,8 cilvēkiem. Nu, katrā valstī ir savādāk, cik ir Latvijā. Es nezinu, kaut gan es pirms kāda laika sastapos arī informāciju, ka Latvijā jau vienam pensionāram strādā viens cilvēks jau. Viens strādā tikai priekš vienu pensionāru. Nu, kā jau saku, tā ir informācija, kurā man nav tik precīzi pašlaik zinām. Tātad bez migrantiem acīm redzot Eiropiešiem neiztiek. Nu, ir skaidrs, ko tas nozīmē Eiropai. Eiropa, protams, vairs nebūs balto zeme, Eiropa jau kļūs krāsaina, un Eiropiešu pašapziņā no tā cietīs, Eiropas kultūra no tā cietīs un tā tālāk. Nu, tagad pašās beigās es gribu, protams, parunāt par sekām no kulturoloģiskā viedokļa. No tā, kas man pašam, protams, visvairāk interesēja. Nu, ir skaidrs, ka veidojas pilnīgi jauna kultūra. Ir cilvēki, kuri viņu nesauc par kultūru. Lieto vārdu postkultūra, ir arī tādi smagāki apzīmējumi. Bet, ir pilnīgi skaidrs, tas ir pats galvenais, ka tā vairs nebūs tāda kultūra, kāda tā bija aizvadītos 2500 gados. Kā apmēram 21. gadsimta vidū, principā būs kaut kāda pilnīgi cita tipa kultūra, kurai nebūs nekā gandrīz kopēja ar visu iepriekšējo kultūru. Nu, par šīm lietām amerikāņi runā aprakstot, ir tāds autors Buchanans, kurš uzrakstīja par Eiropas nāvi jau atklāti. Nu, paldies Dievam, viņš tur raksta arī par amerikāņu balto nāvi, jo Amerikas stāvoklis, protams, nav labāks, un amerikāņu fertilitātes procents ir pāri 2, viņiem ir 2,2, bet tas ir, protams, tas nav uz balto rēķina. Tas ir uz citu rasu rēķina, kuriem dzimst bērni Ziemeļamerikā, Amerikas Savienotajās valstīs. Kas ir ļoti svarīgi un kas jau faktiski notiek tagad?
proti baltās rases tā saucamā kultūrcentrisma izzušana. Baltie cilvēki ir izlutināti, viņi ir pieraduši, ka viņi ir noteicēji, ka viņi ir, kā teikt, galvenie uz planētas, ka visi ir no viņiem mācījušies, ka viņi ir galvenie valdnieki un tā tālāk un tam līdzīgi. Tas viss ir labi zināms, balstoties ne tikai uz eiropocentrismu, bet arī uz to centrismu, kuru sludina amerikāņi jau 100 gadus vismaz. Balto cilvēku kultūrcentrisma apziņa, protams, šodien ļoti pamatīgi izmainās. Tas ir skaidrs. Tajā pašā laikā, protams, nostiprinās krāsaino rasu apziņa, kultūrcentrisma apziņa. Un šajā ziņā islama pārstāvji jau atklāti raksta un māca savus bērnus. Es esmu lasījis daudzus rakstus par to, kā islamā, kurus ir sagatavojuši islama ideologi, apstrādājot savus cilvēkus un mācot savus cilvēkus. Un šajos materiālos ir runāts skaidri un gaiši, ka mums ir jāpārņem Eiropa, baltie cilvēki nav spējīgi vairs ne uz ko, viņiem bērni nedzimst, un ka mēs būsim Eiropas valdnieki, un ka Muhameds ir mūs licis to darīt. Un šeit saruna ir parasti ļoti atklāta par Eiropas un vispār balto pārņemšanu, dzīves pārņemšanu. Kas attiecās uz ķīniešiem, tad arī ķīniešu ambīcijas šajā ziņā principā ir zināmas, taču Ķīna šīs ambīcijas nepiārē, kā to dara musulmaņi. Ķīna uzvedas daudz rafinētāk, daudz smalkāk, es teiktu tā. Ambīcijas par planētas pārvaldīšanu, par dzeltenās rases lomu uz planētas arī ir zināms un aprakstīts ļoti biezā grāmatā. Baltās rases stāvoklis ir šodien arī ļoti jau skaidri jau zināms. Viņš tiek fiksēts jau un var jau izveidot diezgan lielu bibliotēku, proti par baltās rases dzīves loģiku šīs demografiskās pārejas laikmetā. Baltie cilvēki, protams, ļoti labi apzinās, kā ar viņiem ir rupi sakot cauri, un viņi dzīvo atbilstoši attiecīgai loģikai. Baltajiem cilvēkiem šī loģika nav sveša, jo balto cilvēku gēnos ir Romas impērijas sabrikums. Balto cilvēku gēnos ir arī citu impēriju sabrikums, kad jau gadsimtiem faktiski ilgu laiku iepriekš ir zināms, ka agri vai vēlu viss beigsies un sākās tas, ko mēs tradicionāli saucam par dzīrēm mēra laiku. Es te uzskaitu visas tās tipiskākās izpausmes. Patērēšana, dzīves baudīšana, tagadnes kults, neinteresējās ne vairs par pagātni, neinteresējās arī par nākotni. Un ir, protams, kulturoloģija un vispār ir, kultūras mantojums liecina, etnoloģiskais, antropoloģiskais mantojums, filozofiskais mantojums liecina, ja tauta un vispār cilvēks pārstāja interesēties par savu pagātni un par nākotni, tas vairs nav cilvēks, tas ir kaut kāds radījums, kas tikai eksistē, lai apmierinātu savas fizioloģiskās vajadzības. Iracionālisms, pasionaritātes deficīts, protams, ka ir ļoti labi zināms tagad lietas. Alkātība. Attiecībā uz pasionaritātes deficītu, uz enerģisku cilvēku deficītu, es šeit minu 91. gada augusta puču, jo gudri cilvēki Krievijā šī puča izgāšanos skaidro ar to, ka tiem cilvēkiem, tiem līderiem, protams, paldies Dievam, nepietika enerģijas, un viņi bija tik jau vāji un tik jau, mīkšķaulīgi un neuzņēmīgi, ka viņi nenoveda lietas līdz galam, ko viņi varēja, ja viņi būtu gribējuši un būtu enerģiski un būtu vēl kā daudz maz normāli, bet nevis jau tipiski tādi baltie cilvēki, kuri jau tulītās, kuru gals ir jau redzams rīkojušies. Runājot par visām šīm lietām, protams, ka šodien ir jau labi pazīstama saruna par zemāko slāņu lomu cilvēces vēsturē, jo ir skaidrs, ka no 12 miljārdiem
Lielākais īpatsvars ir tam genofondam un tiem cilvēkiem, kuru, kā teikt, intelektuālais potenciāls, intelektuālais koeficients nav tāds kāds niecīgai cilvēces daļai. Runājot par šīm kulturoloģiskajām sekām, es gribu minēt vairākus autorus, kurus es lasu un kuri atstāja uz mani ļoti lielu ietekmi un kuros es faktiski gūstu tādu zināmu atbalstu, garīgu atbalstu, morālu garīgu atbalstu, pašam cenšoties saprast un pārdomājot šīs lietas. Nu, viens no maniem mīļākajiem autoriem šajā ziņā ir, protams, filosofs Karens Svasjans, kurš raksta savas grāmatas krievu valodā, viņš dzīvo pašlaik Bāzelē, un viņam ir arī saits, kurā viņš ievieto visus savus tekstus, un viņš bija arī pagājušajā gadā Rīgā, un viņš raksta skaidri un gaiši, ja jūs atļausiet, es krievu valodā citēšu. На Западе сегодня можно наблюдать осознанную волю идиотизмует. Это организованный хаос, воля, самоистребление un tā tālāk. Karens Svasjans ir ļoti vīlies dzīvojot aizvadītos nepilnus 20 gadus pēcpadomu laikā Vācijā, un viņš apraksta ļoti daudzus, nevis daudzus, bet apraksta piemērus, kas liecina par balto cilvēku principā degradāciju. Nu, es minēšu divus piemērus no viņa tekstiem. Piemēram, viņš apraksta, kā kādā Vācijas pilsētā pēkšņi nolēma realizēt projektu kādā svētdienā pilsētas centrālajā laukumā izveidot skulptūru no vārītiem bifštekiem. Jā, šī skulptūra tika izveidota kādus 2 metrus augsta un tā tālāk. No šiem bifštekiem visi bija sajūsmā, visi priecājās, neviens, protams, nejautāja, priekš kam tas ir vajadzīgs, un neviens arī faktiski daudz neuztraucās, ka otrajā dienā, protams, tur sāk viss smirdēt un tā tālāk. Otrs piemērs, kuru viņš min savos tekstos, ir no Lielbritānijas. Kāds angļu zinātnieks publicēja materiālu, ka viņš ir noskaidrojis un zina, kā panākt to, ka vīrieši dzemdēs bērnus. Karens Svasjans raksta, ka viņam līdzīgs normāls cilvēks vairāk pārsteidz tas, ka neviens, protams, nopietni nejautā, priekš kam tas ir vajadzīgs. Un sākās milzīga diskusija Anglijā par šo tēmu. Un visi jautā, kad to varēs darīt, vai drīz tas ir iespējams. Sākot ar premjerministru, ar princi un ar arhibīskapu Kenterberijas. Visu Anglijas, elite, vēl tikai karaliene tur nebija pieslēgusies šai sarunai. Visi nopietni diskutēja, kad to varētu darīt. Neviens, protams, nejautā, vai vispār kādēļ tas ir vajadzīgs. Tā kā viņa, tekstos šīs lietas ir ļoti daudz. Vesela rinda materiālu ir saistīti, protams, ar krīziem. Nu, šajā sakarā es savos darbos esmu aprakstījis, jau es atkārtošos nedaudz. Ir tāds Žaks Atelī. Žaks Atelī, tas ir francūzis, ļoti 43. gadā dzīves francūzis, ļoti ievērojams, gudrs cilvēks. Viņš ir Bilderbergas kluba dalībnieks, tātad pasaules, elites dalībnieks un tā tālāk. Un Euronews sakarā ar krīzi viņu regulāri intervēja. Euronews intervītājs ar viņu. Un šajās intervijās, zinot, protams, kā Atelī ir banķieris, viņš dibināja Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku un labi orientējās finansēs, ļoti labs cilvēks, un viņu intervēja sakarā ar krīziem. Nu, šajās intervijās, principā, ja tā palasa, šīs intervijas, protams, kā vēl nesen tā tas nevarēja būt. Nu, piemēram, vienā no intervijām viņam atklāti žurnālisti jautā. Kā jūs domājat, Atelī kungs, vai vispār Eiropas valstīs ir kāds vadītājs, kurš saprot, kas notiek pašlaik pasaulē?
Pilnīgi, kā teikt, es nepārspīlēju, pilnīgi tādā formā, vai ir vispār Eiropā kāds valstu vadītājs, kas saprot, kas notiek ar mums pašlaik, krīzes visas tās, visu, kā teikt, kontekstā. Un atbilde ir tāda pati kāds jautājums. Viņš saka, nē. Ir vienīgais Luksemburgas premjerministrs, kurš kaut ko saprot. Pārējie viņš saka, neko nesaprot no šīm lietām. Atklāti un gaiši. Raksta, un to pārraida, kā teikt, Eiropas galvenais televīzijas kanāls. Tā ir tāda pieeja, kas nebija iespējama pavisam nesen. Jo tuvāk mūsdienām aizvadītos apmēram 2 gados šī saruna par muļķībām, saucot cilvēkus konkrēti vārdā, kļūst arvien atklātāk. Krievijā ir tāda gudra dāma Olga Sedakova, kuras tekstus es arī lasu, viņai ļoti saitā viņa visu publicē. Tā ir dāma, kurā kadreiz ļoti draudzējās ar iepriekšējo Romas pāvestu, un Romas pāvests tur bija izveidojis savu tādu intelektuālo klubu, viņi tur pulcējās vairākas reizes gadā. Tur bija arī vairāki Krievijas pārstāvji, Aviericevs un Olga Sedakova. Tur vienu reizi bija arī Haružijs, Sergejs, tik vienu reizi. Un Sedakova arī raksta par šīm muļķībām. Jo Eiropieši, kā teikt, atklāti, kā teikt, ilg prātā un arvien vairāk ir iracionālu lietu. Un kas ir visinteresantākais? Sedakova raksta, ka Eiropā ir saprātīgi cilvēki, kuri kā uz pēdējo baltās rases cerību raugās uz Krieviju. Jo Krievija bija padomu laikā, protams, pasargāta no visām tām postmodernisma evaņģēlībām. Un Krievija faktiski ir vienīgā cerība, kurā varbūt baltie cilvēki saglabās spēju, kā teikt, loģiski rīkoties. Šajā sakarā, runājot par Krievijas saprātu līmeni, ļoti interesants materiāls ir sakarā ar pēdējām oranžām revolūcijām. Šeit ir ļoti daudz kā interesanti. Es par to tagad nerunāšu, es pacentīšos visu to, pēc iespējas drīzākā laikā aprakstīt, uzrakstīt, jo šeit ir ļoti daudz kā interesanta. Un šeit veidojas, kā es parasti saku, vesela kompozīcija, tāda oriģināla kompozīcija, es pateiktu, atsevišķam darbam. Jo faktiski, principā, visa tā darbība bija piesātināta gan no vienas puses, gan no otras puses ar iracionālām lietām. Jeb citiem vārdiem sakot, pilnīgām muļķībām, ko neviens negaidīja un arī nespēja saprast. Jo visas šīs lietas bija periods, kad šīs lietas gudri cilvēki negribēja tam ticēt un nespēja faktiski saprast. Un nelamājās vēl. Lamāšanās sākusies ir tikai salīdzinoši nesen. Pēdējais moments, kam es gribu pievērsties, ir tas, ko es saucu par rases dinamikas teoriju. Lieta ir tā, ka mums ir dažādas teorijas. Mums ir civilizācijas teorijas, kultūras teorijas, bet principā mums nav mūsu balto rietumu kultūras mantojumā nav tādu darbu, kuri skaidrotu rases attīstību, rases rašanos, rases tālāko dzīvi un rases bojāēju. Mums ir teorijas, kuras skaidro kultūras bojāēju, atsevišķu tautu bojāēju, bet šeit mums nav nekas, un arī Ļevs Gumiļovs, kurš ir viens no spilgtākiem pasaulē, šo teoriju autoriem par kultūras un tautu, kā teikt, dinamiku, maigi izsakoties, protams. Mums nav nekas par rasu kopumā. Un skaidrs, ka tagad, ņemot vērā šo demografisko pāreju, kad vienas rases, kā teikt, sasniedz noteiktu kulmināciju, noteiktu, kā teikt, kāpumu savā attīstībā, citas rases, faktiski viena rase piedzīvo noteikti kaut kādu lejupslīdi, jeb, kā saka,
kultūras teorijās, tautu teorijās, jeb tautu dinamikas teorijās, kultūras dinamikas teorijās obskurācijas periodu. Tas ir periods pirms nāves apmēram. Mums ir nepieciešama tāda jauna, jauna mācība, jauna teorija par rases attīstību. Ļoti iespējams, ka šeit var piemērot to, kas ir jau izstrādāts attiecībā uz atsevišķām tautām, atsevišķām kultūrām, ņemot vērā to, ka tas ir labi zināms, ka tauta un kultūra nedzīvo mūžīgi, un viņa izdzīvo noteiktas fāzes, noteiktus etapus, un tautas un kultūras iet bojā, mirst tāpatās kā cilvēki, ka šeit šī saruna ir, ir perspektīva arī rases konspektā. Nu, tas man būtu viss. Paldies! Baltā rase ir pati sevi iedzinusi strupceļā. Un galvenokārt ar savu zinātnisku tehnisko progresu, ar savu, laimes filosofiju, kas faktiski ir viens no galvenajiem iemesliem. Kādēļ nedzemdē amerikāņu sievietes bērnus? Tādēļ, ka viņi grib dzīvot saskaņā ar zinātniski, lielās līnijās runājot, zinātniski tehniskā progresa prasībām, iegūtu karjeru, amatus, algu, labu dzīves apstākļus, un bērni var tikai traucēties. Tā kā skaidrs, ka viss nestāv uz vietas, kas attiecās uz prognozēm. Man liekas, neminēju, jā. Es neminēju faktiski ļoti svarīgu lietu. Visi, šie modeļi atzīst to, ka 2050. gadā tas iedzīvotājs skaits stabilizēsies un viņš atkal attīstīsies, līneiski, pakāpeniski. Lieta ir tā, ka baltie cilvēki ir faktiski nolaidušies jau līdz tādam līmenim, ka viņi vairs par šīm lietām atklāti nemaz nerunā. Es šeit domāju politiku, valsts vadītājs. Jo principā starp baltajām valstīm ir viena tikai valsts, kurā runā atklātu valodu. Tas ir jādzemdē bērni un viss. Tā ir Krievija. Jo ne Vācijā, ja jūs pāanalizējat viņu Merkeles, priekšvēlēšanu kampaņus, pāanalizējat tagad Sarkozī, viņi nerunā atklātu valodu, kad ir jādzemdē bērni. Viņi runā visādas citas lietas un vispār nerunā par šo lietu. Tikai Krievija runā atklāti un atklāti sociālās programmas un tā tālāk un tā tālāk. Latvijā par šīm lietām arī nerunāja ļoti ilgi. Un vai tad Latvijā runā jādzemdē bērni? Vai runā skaidri un gaiši, sievietēm jums ir jābeidz sapņot par karjeru un tā tālāk, jādzemdē bērni un tā tālāk. Protams, ka tas viss ir saistīts ar naudu, ar materiālām lietām, bet mūsu senči dzīvoja un dzemdēja bērnus bez valsts palīdzības, nemaz nezināja, kas tas ir. Satricinājums var izmainīt. Ļoti spēcīgs satricinājums. Par to ir runa šodien ļoti atklāti. Šodien runā ir ne tik daudz bērnu trūkuma, baltās rases bojājies trūkuma. Par to jau neviens atklāti nerunā. Te mēs varbūt esam gandrīz vienīgi, vai ne, kas runā par to atklāti. Par to jau nerunā atklātie, par visu to psiholoģiju. Lieta ir tā, ka karš šodien ir faktiski tiek uzskatīts par vienīgo iespēju iziet no tā finanšu burbuļa un sākt dzīvi normāli. Ir vajadzīgs milzīgs satricinājums, lai sāktos jauna pārēja. Runājot par migrāciju un par darba spēku, šeit ir daudz problēmu, jo ko nozīmē ievest Eiropā 1,5 miljonu katru gadu darba spēku, vai ne? Jo mēs zinām, kāda ir tā pieredze, viņš taču ir jāapmāca un tā tālāk, un vai viņi vispār gribēs mūsu pensionāriem strādāt, tas arī ir jautājums. Te ir milzīgs problēmas. Tas ir tas vienkāršākais, kas ir zināms, ka faktiski citas izējas jau nav, mums ir jāņem kaut kur, mēs jau no Marsa nevaram, mēs varam no Austruma Eiropas, Rietuma Eiropieši izsūkt visus, un arī izsūts, vai ne, jo tā politika jau arī netiek slēpta, ka viņiem labāk ir mūsu darba spēks nekā tur ņemt kaut kādu tur krāsēju darba spēku, kas vēl zina kādā kvalitātē, vai vispār ir piemēram. Tas, ka Dievs ir miris, par to jau sāk runāt 19. gadsimtā eiropiešu, sakralizēta, atsacīšanās no reliģijas, no Dieva. Tas ir temats, kas jau ir pārunāts jau ļoti asi un ļoti plaša bibliotēka ir par to, ka priekš eiropiešiem, eiropiešu
ateizāts, pievēršanās ateismam. Tas ir viens. To uzskata daudzi jau sākot ar Dostojevski, Nīče, Šopenhauers, Raidis. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem mūsu, kā teikt, arī visai tai demogrāfijai, visām tām nelaimēm, kas ir. Atsacīšanās no Dieva. To arī musulmaņi saka, jūs nevienam vairs nekam neticat, jums nekādas morāls nav. Un mēs valdīsim, mums te ir jāvalda, mums citādi nemaz nevar būt, jo jūs esat faktiski nekur nederīgi. Viņi nemaz nesaprot to, kā var neticēt vai ne, un būt, kā teikt, tādam. Kā teikt, man ir pagaidām tāds priekšstats, ka tas, kā teikt, ticības moments gan islamā, gan konfuciānismā, kur visur citur un kristiānismā tajā skaitā, ka viņš balstās uz vieniem un tie pašiem psiholoģiskiem kompleksiem. Kā teikt, pati šī ticība nevar būt tā, ka viens dievs tur vairāk, manuprāt, piespiež mīlēt un otrs mazāk. Es domāju, ka šeit vaina ir jāmeklē baznīcā kā organizācijā. Jo Eiropieši, Baltie cilvēki visu, kā teikt, izveidoja milzīgu, kā teikt, baznīcas mašīnu. Romas pāvests vai ne viss tas institūts, katoļu baznīca, tā jau ir organizācija. Vai ne? Un visa šī organizācija varbūt, ka pati noveda to pie tāda pilnīga, kā teikt. Un kas vēl ir, pa ko raksta Karens Vasjāns, visa viņa filosofijas, to ir balstīta, kā teikt, tā saucamā Aristoteļa līnija un Platona līnija. Platons, kā teikt, vairāk garīgumu un tā tālāk, ņem vērā arī iracionālas lietas, ne tikai visu racionāli, tā saucamā Aristoteļa līnija ir visu racionāli, loģiski un tā tālāk. Jo faktiski Eiropas kultūra, civilizācija un tajā skaitā arī pats kristianisms ir pie tā noteikti novedisi. Kas attiecas uz Dievu ticību, es atkārtoju, manuprāt, tas viss balstās uz vienu un to pašu kompleksu psiholoģisko cilvēkos ticību, kurā mēs taču ļoti labi zinām, ka ticība var būt arī bez Jēzus Kristus, bez Muhameda un tā tālāk. Ar, kā teikt, dabisku atlasi pašlaik ļoti liels problēmas ir ebrejiem. Ebreji šajā ziņā ir tikuši vis tālāk. Ebreji jādala ir divās daļās. Vieni, kas dzīvo ārpus Izraēlas un vieni, kas dzīvo Izraēlā. Izraēlā par dabiskās atlases lietām, visām tām, ko jūs minējāt, tur skaidri runā. Viņi, kā teikt, katru mazuli šeit jau pārbauda, uzreiz skanē un tā tālāk un saka, ja kāds ir problēmas, jums labāk nedzemdēt bērnus. Viņi neļauj dzemdēt bērnus tiem, kuriem ir jau ģenētiskas, kā teikt, sekas noteikti būs, teiksim. Tas ir izpētīts jau 19. gadsimtā, ka, teiksim, noziedzība tiek ģenētiski mantota. Ir vesels komplekss, ko ģenētiski mantojam mēs, diemžēl. Un Izraela tos atklāti bez kaut kādiem politkorektiem, tur, teiksim, gājieniem, skaidri un gaiši saka vecākiem, jums ir jādara tā, un mēs faktiski esam ieinteresēti no valsts politikas viedokļa, ka jūs darīsiet, ka jādara ir tā, bērns nedrīkst būt un tā tālāk. Tie ebreji, kas dzīvo Amerikā, un īpaši tie radikālie ticīgie, kas, kā es saprotu, staigā ar tām melnājām cepurēm, viņi tāpatās kā aristokrāti, viņi precas tikai savā starpā, un viņiem var būt bērni, cik Dievs ir devis, tā kā vecticībniekiem arī kādreiz bija. Un viņi precoties savā starpā, māsicas, brālēni, viņiem ir 60% dauni šodien. Dauni ir, un par to viņa ebreji, paldies Dievam, paši atklāti raksta. Viņiem ir bērni ģimenē, tur 8, 9 bērni ģimenē, no tiem 6 ir dauni. 6 ir dauni. Tā kā visādas, kā teikt, perversijas šodien notiek pat gudrās tautās, supergudrās tautās, diemžēl. Tā kā kas visu to regulē, grūti pateikt. Ļoti iespējams, es te paņēmu līdzi, nejauši faktiski. Rokvelers, ko saka skaidru gaiši, viņa saitā citē Davida Rokvelera vārdus par to, ka viņš uzskata, ka cilvēku skaits ir ļoti liels uz planētas un ir atzīstami visi paņēmi, lai viņu regulētu un samazinātu. Tā tēma, kā visa šī, kā teikt, balto cilvēku degradācija ir speciāli noorganizēta.
tā ir ne tikai konspiroloģiska tēma, acīm redzot, tā ir kaut kas slēpjās iet, jo faktiski tas, kā mūs ievilināja šajā alkātības un patērēšanas kultā, tas ir zināms, to es pat saprotu un zinu, kā tas viss notika. Tas ir viss mākslīgi speciāli organizēts. Lieta jau ir tā, ka kuģi var apturēt, vai ne, un kuģi var novirzīt, tas ir zināms, un tā ir vesela, kā teikt, jūra tehnoloģijas. Šajā ziņā noteikti ļoti būtisks, kā teikt, precedents piemērs ir, protams, Baltkrievija. Jā, šis materiāls ir noteikti jāanalizē un tā tālāk. Es nezinu, ko dara Baltkrievi, diemžēl. Es Krievu, kā teikt, vidē neredzu, ka viņi analizētu. Viņi, protams, Krievija saka, ka Baltkrievija ir viena, kur neizdevās sagraut vai ne, un novirzīt, kā teikt, to kuģi pilnīgi, kā teikt, otrā virzienā vai ne. Un, principā, Baltkrievijas piemērs, tas ir unikāls noteikti piemērs, ja Baltkrievi arī Baltie cilvēki vai ne. Un iespējams, ka Baltkrievi būs visunikālākais piemērs, teiksim, lai saglabātu sevi. Nu, un otra, protams, ir Krievija. Nu, un, ja mēs runājam par amerikāņu, kā teikt, realizēto vadāmā hausa, kā teikt, politiku, tad, protams, Ķīna. Principā 3 pasaules valstis ir, nu, un vēl arī Irāna daļēji, kur neizdodas sagraut. Bet no baltiem cilvēkiem, protams, ir Baltkrievi.